Gandrīz gadu Vidzemes augstskolas ēkā ir atvērta robotikas laboratorija Lablabs studentiem, skolēniem un citiem brīvprātīgajiem, kas vēlas iepazīties ar robotiku tuvāk. Laboratorijas vadītājs stāsta, darboties robotikā dažādos līmeņos iespējams ikvienam. Vienmēr tas termins, kas ir robotika, tāds diezgan plūdens, jo dažiem tas ir humanīts, kas tur autonomi kaut ko darbojas, kaut kas tāds, bet manā izpratnē robots ir pa lielam jebkura iekārta. Katram pa lielam mājās ir kaut viens robots, kas ir piemēram veļas mašīna vai kāds 3D printers vai vēl kaut kas. Ja. Un tad šeit mēs arī to no pašiem pamatiem mācāmies. Šajā laboratorijā savus kursa darbus veic arī mehatronikas studenti. Laboratorijas viesi un regulārie apmeklētāji uz laboratoriju var nākt ar saviem materiāliem, taču laboratorijā pieejami nevien tie, bet arī dažāda tehnika, ko sagādā Vidzemes augstskola un laboratorijas sadarbības partneri. Šeit mums ir 3D printeri, visādi lodāmuri un kaut kas tāds. Šeit piemēram arī gluži vēl nav robots, tas ir vienkārši radiovadāma mašīnība, bet arī tāds mēs domājam būvēt un piedalīties sacensībās. Laboratorijas vadītājs gan stāsta, lai arī pieredzes lielāka mēroga sacensībās vēl nav, robotikas entuziasti ir šajā pašā laboratorijā sacensušies arī savā starpā. Tagad arī iesākām Latvijas robotikas čempionātu, kur uzdevums skolniekiem un ne tikai skolniekiem, arī pieaugušiem tad ir veidot dažādus robotus dažādās disciplīnās, tur piemēram sumo līnijas sekotāji vai LEGO disciplīnās, kas ir VRO un FLL, kā arī citās brīvās disciplīnas. Tāpat arī robotikas laboratorijā veido grupu apmācības, kurās interesanti var iemācīties pamatprasmes un saprast, kā darbojas dažādi robotikas elementi. Laboratorijas vadītājs piebilst, šādā veidā iepazīstoties un strādājot ar dažādiem robotikas mehānismiem, iespējams attīstīties nevien hobija, bet vēlāk arī profesionālajā līmenī.